22. aprīlī Meža un dārza dienu ietvaros Kalupes muižas parkā notika liepu stādīšana. Kalupes pagasta iedzīvotāji parku uzskata par lepnumu, jo tā ir neatņemama muižas kultūras sastāvdaļa. Kociņu stādīšanā piedalījās bērni un jaunieši, Kalupes pašvaldības darbinieki, kā arī 2 mežziņi no Daugavpils virsmežniecības. Kopīgiem spēkiem tika iestādītas 35 liepas un 1 ozols. Ļoti daudz te ir iesējušies dažādi koku sējnīši izauguši. Tās ir kļavas, patošlapu kļava, ne tikai parastā. Ļoti daudz ievas ir, ļoti daudz vīksnes iesējušās, un daudzi lielie vecie koki tika vienkārši nomākti, atradās džungļos. Ja? Un vairāku gadu garumā mēs kopām parku, tīrījām. Tagad ir jāsāk kaut ko stādīt vietā. Šodien Meža un dārza dienu ietvaros mums ir kopīgi ar skolas dabas draugiem tāda talka, teiksim, jā, un piedalās arī pagasta darbinieki, un mēs kopīgi stādām liepas. Būs iestādītas 35 liepas, ir arī ozols, jo te, kur pašlaik bērni stāv, tur auga liels vecs ozols, viņš gan 2 gadus atpakaļ, tomēr neizturēja to savu vecumu, jā. Bet, kaut ko jau jāsāk stādīt, lai ir nākošajām paudzēm arī lieli koki. Kā tad Kalupes vāverēm ir ar to meža sargāšanu un parka sargāšanu šodien? Vāveres ir ļoti aktīvas šajā jautājumā. Mēs darbojamies, mēs sargājam to mežu, mēs šādus pasākumus taisām, lai tomēr kaut ko darītu lietas labā. Koku stādīt grūti ir? Ja prot, ja zināt, cik dziļi, kā viegli. Tas ir labs darbs. Labāk nekā tur iet un futbolu spēlēt, no kā varbūt nekāda lielā labuma nebūs, tāpēc labāk kādu kociņu iestādīt. Gan pašiem prieks, gan dabai. Daudzus gadu desmitus parks ir bijis nolaists un nesakopts. Arī parka teritorijā esošā estrāde un dažādu svētku pasākumiem celtās nojumītes ir laika zoba sagraustas. Pirms 7 gadiem bija iesākti parka sakopšanas darbi, likvidēti vecie koki, kā arī sakopta parka teritorijas apkārtne. Jāsaka, ka Kalupes muižas parka teritorija ir iecienīta vieta Kalupes iedzīvotāju vidū. Vispār vasarā parks ir tā galvenā šo aktivitāšu vieta. Šeit notiek līgo svētki pasākumi, šeit notiek balles, šeit notiek dažādi bērnu pasākumi un stāfetes un sporta svētki arī drīz būs un orientēšanās un kā tik šeit nav. Tā ka vasarā parks kūsā no dzīvības. Kā meža speciālisti vērtē skolēnu piedalīšanos šāda veida pasākumos? Tas bez šaubām ir ļoti audzinoši un informējoši un varbūt arī interesanti. Varbūt ne visiem, bet ja dažiem bērniem tiešām kaut kas paliks no tā, aizķersies tā koku stādīšana un varbūt uzkopšana un vispār kaut kāda saikne ar dabu, es ļoti priecātos, ja pat no klasītes vienam, bet jādi vairākiem būtu gandarīts. Mežsargs Jānis Vingris atzīst, ka parka teritorijai tik tiešām ir vajadzīgi sakopšanas darbi. Parks tiešām iet bojā un parks kā tāds nav pieskatīts, jo tas nevis stādījums, bet tie ir dabiski ieauguši koki, tagad ir lielākā daļa. Viņi ir sabiezināti. Un es staigāju, skatījos, vairāki ozoli iet bojā tikai tāpēc, ka viņi ir saspiesti. Vārdu sakot, parku bija jākop, bet tas bija jādara 10 gadus atpakaļ. Tur varbūt 30, 40 un varbūt pat regulāri, bet viņi bija atstāti novārtā, kā viņi auga, un ja ierauga sausu koku vai kaut kādu bojātu, viņš uzreiz tika izvākts, un tās laucītes veidojas un celmi, un varbūt kādreiz nepamatot izvāc vecu koku, ja viņam ir varbūt dobumi, bet viņš tomēr var dzīvot, viņam ir, kā tagad pieņems teikt, ekoloģiskā vērtība, tur galā dažādi organismi var dzīvot, neteiksim, bet tikai putni, bet tur varbūt gliemeži un sēnes un sūnas un aļģes dobumos un vēl kaut. Skolēnu un jauniešu piedalīšanās šāda veida pasākumos ir audzinoša rakstura. Jaunieši apzinās kultūras vērtības, kuras ir jākopj un jāsargā, lai tās saglabātos arī nākamajām paudzēm.